Mums būs dzīvais tests tagad. Kas pie valda tas vispār ir? Tevi pārvarēs svaigākā garša. Jā, tā ir nākotnes garša iespiesta vienā bunčā. Vediet mani uz pagātni. Un ar tādu situāciju mēs dodamies uz Brazīlijas Grand Prix. Es domāju, daudzi man piekristu, ka šī ir viena no labākajām, ja ne pati labākā trase F1 kalendārā. Bet manās acīs šajā trasē ir kaut kāda maģija. Tie mainīgie augstumi, gan lēnajos, gan ātrajos līkumos. Kā arī tā drāma, ar ko mēs dodamies vispār uz Brazīliju. Mūsdienu laikos mēs tur dodamies kalendārā gada beigās, tāpēc ir tā čempionāta beigu spriedze. Bet arī agrāk tā bija viena no gada pirmajām sacīkstēm. Un arī šogad gaidāma dinamiska sacīkste. Protams, mums ir sprinta nedēļas nogale, tas nozīmē sacīkste gan sestdien, gan svētdien, kā arī gaidāmi mainīgi laikapstākļi. Labi, īsumā par manām divām cepurēm. Tagad Lando Norris mums ir čempionāta līderis, bet par 1 punktu. Bet viņš ir neparasti labā formā. Ar to es domāju, viņš parasti gada beigās sāk tā kā drusku iebremzēt salīdzinājumā ar komandas biedriem. Bet Piastri arī ir tā, es nezinu kā teikt. Viņa ļoti lojālie fani un sazvērstību teoriju fani saka, ka tā ir sabotāža no McLaren puses. Es neredzu tam jēgu, manuprāt, visi zina, ka Piastri ilgtermiņā ir labāks braucējs. Man acīm redzami patīk Norris, bet viņš ir priekšā pagaidām tikai uz pieredzes puses. Šī ir Piastri tikai kas 3. sezona, kamēr Norrisam šī ir 6. Bet es esmu cerīgs uz Piastri spējām turpināt cīnīties. Bet man vienmēr patīk tas foršais dinamiskais stāsts, un par to šogad rūpējas Verstappens. Bet viņam laiks sāk beigties. Tikai 4 raundi un vairāk nekā 40 punkti. Jau atkal izskatās, ka jānotiek brīnumiem. Tā kas mums citvieta notiek. Atcerieties pagājušajā reizē teicu pieskatīt 2 braucējus pirmajos treniņos. Tie arī bija braucēji, kuram bija vislabākie rezultāti salīdzinot ar komandas biedriem. Lindbladam tur ir drusku krāpšanās. Viņu izsūtīja pašas sesijas beigās uz mīkstajām riepām, un tas ir pēc stundas ar trases uzsildīšanu. Tāpēc viņš bija vienīgais iesācējs, kurš pārspēja kādu otrajā mašīnā. Bet tik un tā, iespējīgi, un visticamākais kāda vieta viņam tiek pietaupīta. Un otrs labākais rezultāts bija Polam Aronam. Bet izskatās, ka Kolopinto tiks paturēts nākamgada Alpīnu komandā. Tiek spekulēts, ka iespējams tie draudi pret Kolopinto bija veids, kā dabūt no viņa sponsoriem vairāk naudu. Es to nenoliekšu, bet prieks par Kolopinto. Vispār pati cīņa komandu starpā pakaļgalā ir ļoti interesanta. Nav tā, ka kāds ir izteikti labāks. Varbūt par Williams var pastrīdēties, bet arī tur atkarīgs no nedēļas. Bet kas jūsuprāt uzvarēs Brazīlijas Grand Prix?